Labdien visiem! Šodien ir viena no svarīgākajām tēmām, tā ir pareiza ēšana. Un tā ir viena no 3 tēmām, kuras veicina augšanas hormonu darbību. Latvijā joprojām mēs saskaramies ar liekā svara problēmu. Un, lai to risinātu, viens no efektīvākajiem soļiem ir, varam spērt ar intervālā badošanās, jeb 16-8 metodi. Tas nozīmē, ka ēdienreizes koncentrējami 8 stundu logā, ļaujot ķermenim atlikušajās 16 stundās atpūsties un atjaunoties. Šis režīms ne tikai palīdz zaudēt lielos kilogramus, bet arī regulē vilmaiņu un veicina augšanas hormonu darbību, kas nepieciešams veselībai un enerģijai. Intervālā badošanās ir kā starta poga ķermeņa dabiskajām atjaunošanas spējām, kas palīdz mums justies vieglāk un stiprāk. Tas ir salīdzinoši vienkāršs solis, kas ar laiku kļūt par dabisku daļu no ikdienas. Un mūsu ķermenis to ļoti novērtēs. Ja vēlamies maksimāli izmantot intervālu badošanās priekšrocības, tad veselīgs uzturs ir nākamais solis. Ko mēs ēdam? Tas nozīmē koncentrēties uz uzturvielām, bagātiem ēdieniem, augļiem, dārzeņiem, pilngraudu produktiem un veselīgiem taukiem. Vienkāršāk ēdiet vairāk oboltumus nekā ogļhidrātus. Kad mēs šos principus apvienojam, intervālā badošanās ir pareiza ēšana kļūst par spēcīgu tandēmu. Šis ieradums ne tikai palīdzēs zaudēt svaru, bet arī veicinās kopējo veselību un stiprinās mūsu imūnsistēmu. Tāpēc sāciet soli pa solim. Un jau pavisam drīz jūs redzēsiet izmaiņas savā pašsajūtā un enerģijas līmenī. Un atcerieties, ka bez imunitātes nav nākotnes. Un sāciet intervālo badošanās jau šodien. Tagad tiksimies jau rīt, tas ir pēc nedēļas, un runāsim jau par otru svarīgu lietu, par miegu. Čau!